kādu automašīnu man vajag pirkt? 472. Nu, nevis man. Kādu automašīnu vajag pirkt tev? Bet nu šāds te jautājums, kādu automašīnu iegādāties, kur mašīna labākā, bieži vien man nāks lasīt komentāros, ko uzdod subscriberi, tā teikt abonenti vai vienkārši komentātori, prasa, kādu mašīnu vajag pirkt. Īsa atbilde. Atbildu 2 teikumos. Tev vajag Volvo vai Toyota. Skaties kā. Kāds labums ir Toyota? Redz, viņiem ir hybrid. Līdz ar to, jā, visi viņi rūsē traki. Vajag uztaisīt pretrūs, tas ir skaidrs. Noņem visus tos bleķīšus, noņem apakšā visu no šitādā te veidā, noņem izpūtē skardānus tiltus, tas ir easy. Notīri to rūsu nost, uzpūt brunoks, tad notīri, tad uzpūt brunoks vēl vienreiz, tad uzpūt UBS un valsku gatavs. Tas ir nieks. Ko tu to nevar izdarīt reizi 10 gados? Skaidrs, ka var, un pēc tam to šitādu vāģi var valēt 10 gadus, ka nemetās. Nu vēl slēgtajos dobumos sapūt iekšā. Tātad par automobīļiem. Kāpēc Volvo? Tāpēc, ka Volvo ir dīzels. Un dīzels tas ir lēti, saprot, lēti. Un ja tā Latvijas Republika, nu tie CSDD darboņi, valdnieki, ja valdnieki būtu pieņēmuši likumu, ka tam DPF, ekoloģijas sistēmai būtu jādarbojas gan tam Eiro 5, gan Eiro 6 un Dievs pasarga Eiro 4, tad faktiski visas tās mašīnas no 2008. gada, labi, ne visas, lielākā daļa no viņām tika noņemts no trases. Es nezinu, ko te jūs darīt. Bet labi, kad valdnieki pieņēma likumu, ka tas attieksies tikai uz automobīļiem, kuri ir ražoti pēc 2013. gada, līdz ar to šādiem Volvo, viņiem ir tur DPF un blā, 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 visas tās lietiņas. Un gudri darboņi tur ravē viņas ārā. Bet tas jau tā diezgan elementāri pārbaudāms, vai tas DPF tur ir vai nav. Ja tu to izdari vienkārši ar cirvi un ar elektrodu svārku, tad tev arī kaut kādam 2005. Gada automobīlim, man liekas, par nepareizs izplūdes sistēmas remonts, un tu vari saņemt tāpatās. Bija atceries, Armand, par to nepareiziem flančiem. Ne tajās vietās bija ķipi ielikti flanči, cilvēks laikam gribēja, zin kā, ieliek DPF-u uz skati, un tā noņem, un tā brauca taisno trubu. Un tur bija flanči, viņš dabūja 2 par nepareizu, iejaukšanu, kā tur bija kaut kāda iejaukšanās izplūdes. Kāpēc tā nevar darīt? Vai arī, vienīgi tu esi beigais čoms, vai ja tev tur čomi. Tad tā, jā, kādu mašīnu iegādāties? Volvo, jo dīzels, jo lētas, bet skaties. Toyota, arī rūsē traki, bet, tu viņu apstrādās, viss būs labi. Hybrid. Un ko tu domā, ja tu brauc pa pilsētu, ka šis te vāģis ir izdevīgāks par to dīzeli ar to DPF-u? Tu saproti vispārībā? Tu teiksi, bet tur tā baterija knapi neiet man iPhone 3 gadi un čupā. Šitien ir citādas tās baterijas. Tur ne par to raidījums, tie DPF ir mūžīgi. Bet parunājam par tām baterijām. Ja tu baidies, ka tā baterija nobeigsies pavisam, tas nav tā kā elektromobīļiem, kur tā baterija ir tā kā pamata vilkmei domāt. Šeit viņi tikai bišķīt piedod, tā, kad tu dod to gāzi, tā, kad tu atmeties, viņi iesūc atpakaļ to enerģiju. Lūk, tur tā jēga tad ir hybridā ir, un principā, lūk, šis te automobils, kurš nav Volvo, tā ir Toyota. Viņš brauc ekonomiskāk nekā, pa pilsētu jo sevišķi. Ārpus pilsētas, es teiktu, protams, ka tas Volvo vinnē tur kādus pāris eiro uz 100 kilometriem. Es zinu, ka tev tas ir svarīgi. Es nemaz nesaku, ko tā pohu. Es vārds nelietošu šī video. Tad, sākam no paša sākuma. Nē, šis tā kā secinājums. Tātad, ja tu gribi braukt lēti, nečakarēties ar visiem tiem DPF-iem un visām tām lietām, kuras uztrauc cilvēkus pēc 2013. gada modeļiem, tad tu pēc Toyota. Savukārt, ja tu gribi braukt, tā kā tu esi iedomājies lēti kaut kādā kolhoza variantā un mainīt visas tās lietas, kas tur dārgi maksā, Dievs pasarg kaut kādus AdBlue un visādas tādas lietas, tur money. Bet, jā, tu jau saki, ka to visu var izrevēt. Redzi, kādu brīdi vēl varēs, kamēr, cilvēki jau tagad baidās no tiem benzīna, no tiem dīzeļa auto. Vairs nav tik šērti uz tiem, jo es teicu pastīvus, es gribēju to BMW pirkt, ja? Un visiem, es saku, to DPFs ir, un 13. gada BMW, un
Es saku, nu, kas tad vēl skaidrs tanī filtrā? Kloķe nebeigta, jāmaina motors, līks savērpies krāteris, bloks, nu, kaut kā tā. Tā kā, kas tev jāpērk? Volvo tev jāpērk, ja tu esi tāds klasisks latvietis. Savukārt, ja tu bišķi esi aprēķinātājs, nu tāds bišķi gudrāks, tad tev jāpērk Toyota. Nu, ko Ralfs teiks? Uzprasam Ralfam. Kas ir jāpērk cilvēkam kāds automobils? BMW benzīnieks. Kāpēc tev nav BMW benzīnieks? Tāpēc, ka nevar atrast. Bet tu gribētu. Bet nav. Tad vienkārši jāpērk tas, ko var atrast. Tieši tā. Kas tam čomam? Kas tev pa vāģi? BMW? 2 BMW. Visiem BMW? Man arī vajag BMW. Ubraka arī visiem BMW. Iedomājies, man vispār nav vāģa. Vito skaitās? Neskaitās. Jā, tie nav beiga. Ralf! Filmējam pa jaunu. Kāda mašīna tevi jāpērk? Tevi jāpērk BMW! Peace!